Nu, tad pastāstīšu, kā mums gāja kūciņas dzemdībās. Pats video man nav, tāpēc mēs skatīsimies intro, un tur, kur kumeliņš jau tikko uzreiz ir piecēlēs. To, kāpēc korķītis tik daudz visādi šitādi tan staipījās, ņēmās un riktējās un nedzemdēja, bija skaidrs, jo viņa tur ļoti visādīgi cīnījās to kumeļu tur ieriktēt vietā, pirms sākās dzemdības. Un tad sākās dzemdības, parādījās pūslītis, es aizgāju paskatīties, jo ļoti svarīgi, kādā pozīcijā nāk kumeļš, viņam ir jānāk ar kājņām un galviņu pa priekšu, un tā kā uz leju, nu tā kā delfīniņš lec ārā. Vienmēr vislielākās bailes ir par to, ka kumeļš varētu būt nepareizā guļā, jo tur es nevaru palīdzēt, man arī nav tādas pieredzes, un tas vispār tā kā ķēvē ir ļoti, ļoti bīstami, bet nu ok, es ieraugu, ir kājiņas, ir galviņa, es esmu priecīga, bet es esmu pilnīgākajā šokā par kājiņu izmēru, un man liekas, kas tas pa bifeli, kā mēs viņu vispār dabūsim ārā. Pieri ir ievās, bet nu neko, mierīgi gari turpinam, korķis ir vienkārši sensacionāli, fenomenāli, perfekta māte, viņa tik izcili dzemdēja, jūs nevarat iedomāties. Jau sākot ar to, ka viņa zināja, kas būs, viņa visu laiku taupīja enerģiju, viņa nenormāli gudri gāja cauri kontrakcijām, nu vienkārši perfekti. Un arī kā viņa to kumeļu bija sariktējusi, jo kūka bija liels, riktīgs teftels. Bet viņa viņu bija iebīdījusi tādā pozīcijā, ka viņa viņu, man likās vienkārši, šitā arī varēja kārtējies, jā. Viņa vienkārši izcili tika galā. Es jau laicīgi attaisīju augļu maisiņu, izlēju ārā ūdeni, noslaucīju viņam šņukuru, tad, kad viņš vilks pirmo elpu, lai nesarījās ūdeņus, viss ok. Te jau bija pirmais atvieglojums un prieks, un tad es ievēroju, ka viņam kaut kas tomēr tā kā no deguna. Nu labi, tas nekas. Es viņam patecināju tur tos ūdeņus ārā, likās, ka viss ir kārtībā. Un vispār viņi bija pārsteidzoši daudz, bet nu labi, iztecinājām ārā, šitas te ne pēc tam. Jo pa lielam tas nav nekas, nezinu, tur ekstra neparasts, lai tagad kristu panikā. Labi, šie ten ir, starp citu kadri, īsi pirms nākamās apakalipses, jo viņš tur tā kuņojās, vēl parāpoja pišķiņu uz priekšu, un tā kā, nu, pačučēja, tā viņi parasti dara. Nu, viņi tur paknosās, kaut ko parāpo, tad viņi atkal paguļ atpūšās, tad mēģina atkal celties. Nu, pilnīgi normāli. Nākamais video, protams, ka man nav, jo bija apakalipse. Tātad bērniņš aizrāpojas, čučes aizēja ar to vieli, tūlītās viņu izmasēšu, ārā ir vēs un tā un šitā. Es jau pieskaros pie pakaļas ar to vielu un es jūtu, kaut kas nav. Brucinu vēlreiz, es saprotu, ka viņš ir ļengans. Nu, nevis tā kā vienkārši, ka guļ, bet, nu, pilnīgi viss tur ir beidzies. Viņš ir pilnīgi ļengans, viņam galva pats, nu, pilnīgi tā, ka neelpo un viss ir beidzies. Un tagad iztēlojoties to panikas līmeni. Likās tāds, what the fuck, tikko rāpoja, viss bija labi. Un vienkārši, nezinu, kūciņai apnika dzīvot. Galvā sākās šausliešu dzelzceļš, vienkārši viss salert pogas mirgo. Rokas jau kaut ko dara, kamēr tev vispār galva tiek līdzi. Nu, šitā man nebija bijis. Paldies Dievam, un es ceru, nekad mūžā arī vairāk nebūs. Pieļaujot domu, ka šis ten ir saistīts ar tiem ūdeņiem iekšā. Galvā failu kartotēkā ir kumeļam tā kā ārā ūdens no deguna, metam pār pa ķēvi un tecinam ārā. Paskatos uz ķēvi, korķis stāv ar izsprāgušām acīm stresā. Nesaprotot, kas tā pa paranormālu aktivitāti ap viņas jaundzimušo bērnu. Un tad es saprotu, teorija ir viens. Kā viņi tur tagad, viņš vēl nenormāls teftels ir un vēl bez samaņas ļengans, nenormāls smags. Kā mēs viņu uz tos ķēvis tur dabūsim virsū, uzstutēsim. Viņa, nu, nebija tā, ka viņi tur stāvēja un teica, davai man jaundzimušo kumeliņu tagad tur liekat, kuru gribat. Ieteicams man uz muguras. Un es te prātīgi pastāvēšu un viņi nemazam nemeklēšu, kamēr jūs sapratīsiet, ko notiek. Vienmēr sakot, es saprotu, ka tam vispār nebūs laika, jo viņš jau ir knockdownā vai miris. Un paldies Dievam tajā momentā. Mēs parasti esam divetā. Un šoreiz mēs bijām trietā. Man draudzene Agnese 4 rāpus bija buks, starp citu, viņa pirmo reizi vispār tā kā piedalījās un redzēja zirga dzemdības, un viņas loza iekrita piedzīvot kaut ko šitādu. Tātad Agnes bija 4 rāpus, un mēs kumeļu pārmetām viņai pāri, un ap pirmānu turējām viņu tā kā pakaļgalu gaisā un nenormāli intensīvi viņu stimulējām. Likās, ka laiks vienkārši velkās nenormāli lēnām, tā kā palēninājumā. Tā nu mēs piecīnījām, ka viņš atkal sāka elpot un sāka atžirkt. Nelaidām viņu pie zemes, turpinājām stimulēt, un jau paralēli sazvanījām vetārstu un stāstījām situāciju, prasījām, ko darīt, centāmies izpildīt vēl kaut kādus norādījumus. Nu, vienvārds sakot, come on! Pēc kļūkšanas piedzīvojumiem reāli bija jābūt klasiskām, normālām
izīt dzemdībām. Plus es biju mierīgi, jo, Korķis 1,000,000% uzvarētu visos dzemdību konkursos un olimpiādēs. Bet, jā. Tātad viņš ir nācis pie samaņas, bet ar to jau nekas nav beidzies. Viņam taču ir jāceļās kājās un jādzer pieniņš, atceraties. Pieniņā ir iekšā vissvarīgie imuglobīni, kas uzsūcās vislabāk pirmajās 2 stundās, tālāk jau drusciņi mazāk 4, vēl drusciņi mazāk 6, un pat 6 stundām tur vispār ir bēdīgi. Tā kā līdz 6 stundām ir jādabū iekšā maksimums. Dārgais laiks iet un rīt, protams, ka mazais nav riktīgi žiperīgais, jo es jau pārbaudīju viņa zīšanas refleksu un jāvar rievaini pieri, sapratu, ka tur īsti nav kaut kas līdz galam un ka te nekas nebūs atkal vienkārši. Sāk jau likties, ka mums visticamāk būs atkal jātais Madigan skvīz, ka viņam ir dummy sindroms. Domas jau tur vienkārši auļo uz priekšu un liekas, vai cik labi, ka mums ir dzemdību somā tagad tas... ar ko tā aizstāv Madigan skvīz, to saspiešanu, tagad pižiks, tas bija riktīgi labi. Ērta pievilkšanai, plus neliekās, ka salūzīs ribas, bet dzīvajā pēc sajūtas nav tā dummy sajūta, ka tam kumeliņam būtu tā problēma. Ar zīšanu problēma ir, bet vienalga liekas kaut kas ir citādāk. Un pēc tam beigās izrādās, ka visas tās viņa problēmas bija saistītas tikai ar tiem ūdeņiem. Un viņš reāli pādāts acis izmuka, ka mēs viņu izspaidītu. Neko tā kā dārgais laiks nepielūdzam skrien uz priekšu. Lemjam viņu no sākuma pabarot ar pūdeli pirmajā reizē, lai vienkārši tas pirmpiens jau tur sāk uzsūkties, jo laiks ir daudz pagājis. Un pēc tam uz nākamo reizi, tā kā mēģināsim viņu stutēt pie ķēvis. Tad pieniņa slaukšana, jo jūs zināt, cik nenormāli grūti ir slaukt ķēvi un cik tas notiek lēnu. Īpaši, ja blakus nav kumeļš un tur nesitās pa to rajonu, viņas māk nedot pienu. Neko, dabūnam pieniņu, pabarojam bērniņu, viņš... bišķiņ tur kaut kas garām aiztecēja, bet pa lielam ļoti smuki paēd no pudeles. Tad mēs viņam ļāvām pagulēt, nepārāk ilgi, jo bija pāri pa 3 stundām jau. Mēr viņš gulēja, mēs atkal atslaucām pienu, cik mēs varējām dabūt. Un tad jau, kad viņš cēlās, mēs viņu mēģinājām likt kā korķītim pie pupa. Lēnām tur cīnījāmies, bet bija ļoti grūti, jo viņš bija ļoti nestabils, viņš bija liels, un viņam bija ļoti grūti tik zemu saprast, kad, ka tur ir jāzīž. Viņš bija pupu galiņu sūkātājs. Tieši tā, kā tas izklausās. Un tad, kad viņam vairāk nebija spēka mēģināt, mēs viņam ļāvām apgulties un atkal izbarojām to pudelīti. Tad atkal viņš atpūtās, kamēr viņš pūtās, mēs atkal atslaucām, lai mums ir rezerve. Tad atkal mēģinājām viņu likt, un šitā ten vienkārši visu laiku uz riņķi. Līdz 7 rītā. Iedomājieties, viņš piedzima 10 vakarā. Un visa tā ņemšanās bija, tā kā non-stop visas tās stundas. Bet labās ziņas viņš salasīja to pirmpienu, caur pudelēm, jo viņš ļoti labi zīda. Un pēc tam jau arī ļoti labi zīda no mammas pupa. Un es pieļauju domu, viņš to būtu darījis daudzreiz ātrāk, ja tas nebūtu puisīts, jo puisīšiem vienmēr ir lēnāk viss. Šitā ten bija čakarīga daļa. Nav tā, ka viņam nekas nesanāca. Viņam ļoti labi sanāca kakāšanas daļa. Es pat teiktu vienkārši perfekti. Viņš ļoti labi cēlās kājās. Kājās celšanās un kakāšanas daļa bija kūks. Un korķīts uzvedās vienkārši izcili, perfekti, es nezinu. Kukulīši, cālīši, milulīši, vāģītis, milulīti. Tad mēs no rīta beidzām šito. Tad mums atbrauca vētārsts, sačepoja visas 3 mazos kramaušus. Arī šito ten pāris stundas veco. Tas bija viss tā kā pa sviestu. Viņa vienkārši tā kā Bobijs varanais šāvējs. Bija ļoti labi. Sīkie pat vispār nepamanīja, ka tur kaut kas notika. Tad pupinātoram un kebabam apvīlēju zobus. Tad tur vēl šis tas, un tā diena arī pagāja. Un vakarā vienkārši atsitiens pret gultu un knockdowns. Beigās viss beidzās labi. Kūciņš skrienēd, visu dara, ir ļoti veselīgs, priecīgs, un cik viņš ir smukiņš, jūs redzat? Bet ir milzīgs atvieglojums par to, ka viss beidzās labi.